ļoti skaidri viņi bija iezīmējis tos jautājumus, kur nekavējoši jārisina būs Eiropas Savienībā, un viņi ir ļoti nopietni. Un tie izteikumi ir tik konkrēti, teiksim, tādi, ka dalību valstīm būs viņu restruktūrizācijas kritēriji jāievēro kā obligāti, kurus ievēros kurus uzraudzīs Eiropas komisija, kā sevišķi ar Eiropas drošības saistītās struktūras būs jāapvieno, ka ne tikai vienota karavīra apmācība, bet arī vienots iepirkums, kas būtībā izmainīs daudzas sfēras. Un, protams, tagad šie jautājumi par banku savienību, par banku drošību, tie, kas šodienas dienas kārtībā, viņi uzliks vēl sarežģītāks pienākums šim te ministru prezidentam, kas pārstāvēs Latviju, jo viņi būs būtiski, jo arī uzsverot to, ka nekavējoši arī jāsāk ir strādāt pie izmaiņām šajā te Eiropas Savienības kopējā līgumā. Vai jūs redzat šādu kandidātu, kurš varētu atbilst šim uz šo brīdi, izejot no vakardienas informācijas, no sarunas ar Dombrovskungu, ka vienotība, konsultējoties ar iespējamo koalīciju šo 4+, kā viņi izskata vismaz 3 kandidātus vēl. Tas bija vakardienas pusdienlaika vēstījums, jā. Tāpēc tur man šķiet spriest par konkrētu, un arī zinot to, kad Āboltiņas kundze bija līdz šodienai ārpus Latvijas un no vakar pēcpusdienas līdz piekdienai Dombrovskungs ir Briselē. Es domāju, ka tāda reāla, teiksim, tā virzība, ka mēs varam sagaidīt ne ātrāk pa sestdienu. Tā es vismaz sapratu no sarunas vakar ar Dombrovskungu. Vai tas nozīmē, ka šobrīd salīdzinājumā ar, piemēram, pirms nedēļas vai drusciņ agrāk, tā ministru prezidenta atrašanas procesa virzība ir ieguvusi jau daudz konkrētāks apris? Jā, es domāju, ka kad visi sapratuši šā te jautājumu nozīmīgumu, un es tomēr droši varētu teikt, ka partijas strādā ļoti nopietni, jo, kā jūs ziniet, vienotība ir uzņēmusies iniciatīvu šās te valdības veidošanā un kopā ar citām partijām arī šī te kandidāta meklēšana. Kas ir kļūst konkrētāks? Uzvārdi, kritēriji skaidrāki, precīzāk varbūt? Nē, es domāju, ka viss, jā, ir, vēl, protams, nav arī vakardien mums bija arī saruna par šiem te uzdevumiem, kas būs jāveic tūlīt, nākamā gada, jā. Dombrovska kunga vadībā tiek stādīts tāds precīzs saraksts, kur arī izejot no ministriju datiem, kas ir palicis neizdarīts, kas nekavējuši jāizdara, jo tur ir tie jautājumi, teiksim, ar eiro ieviešanu, ar šo te eiro stabilizācijas mehānismu, kas mums ir nekavējuši jāpieņem. Nerunājot par šiem te jautājumiem, kas saistīti ar solitūdi. Ir vesela virkni tādi jautājumi, kas ir jāpieņem nekavējoši, kas ir ļoti profesionāli, un it sevišķi man tomēr liekas, kas būs ļoti nākamā gada tas jautājums par Eiropas Savienības un Eiropas zonas attīstību, jo sevišķi, kas saistīti ar šo te banku pāraudzību, ar šo te zaudējumu sekšanu bankām, viņi ir ļoti sarežģīti un viņi būs ļoti strīdīgi, jo tas viss maksā. Jūs pieminējāt to, ka iespējams līdz sestdienai varētu tomēr tikt nosaukts vēl kāds kandidāts. Tātad... Nē, es teicu, ka mans tas uzskats, ka ātrāk pa sestdienu ir maz ticams, ka var parādīties reāls kandidāts, izejot no šīs tīri tehniskās situācijas. Tātad ņemot vērā, ka nākamā ir Ziemassvētku nedēļa, vai tajā varētu būt kādas procesa virzība, izvēloties kandidātu? Jā, mēs ar Dombrovskungu vienojāmies, un mums tur ir tomēr kopēji sapratni, ka labākais tomēr būtu šo kandidātu nominēt pirms Ziemassvētkiem, lai šis kandidāts varētu tomēr pastrādāt it kā pat tām daudzajām brīvajām dienām kopā jau ar
jau veidojot šo te visu nepieciešamo dokumentālo pamatu, lai uzreiz tomēr jaunajā gadā tas varētu notikt tīri praktiski, jo laiks Tad negaida. jūs pieļaujat, ka pirmdien varētu būt iespējams jau sāktos kāds darbs, jo tas būtu līdz Ziemassvētkiem. Jūs varētu pirmdien aicināt. Mēs vienojamies tā, ka neatkarīgi kādas vai brīvdienas vai darba dienas, ka tomēr mēģināt šo procesu noslēgt līdz Ziemassvētkiem. Tas, es, protams, saprotu to... Ko nozīmē noslēgt procesu? Tas ir aicināt? Jā, lai varētu uzaicināt šo konkrēto kandidātu, un, protams, arī saprotot, ka partijas ka viņš ir tomēr iespējams, ka viņš saņem šo te nepieciešamu atbalstu, jo tas tomēr tagad ir strādā pietiekami precīzi šos te kandidātus izvērtējot, jo es ceru, ka neparādīsies tāds, kurām šis atbalsts nebūs, kurām nebūs teiks, ka tur var būt vai redzēsim, jo šīs sarunas notiek tomēr precīzi izvērtējot, un vismaz no Dombrovska, es saprotu, ka arī pārējās partijas dod tomēr pietiekami precīzi un konkrēti informāciju, lai varētu šo te procesu tomēr virzīt uz priekšu. Jā, un tomēr šobrīd pēc Ārta Pabrika kandidatūras noraidīšanas partijas nevar atrast nevienu kopēju kandidātu, kas viņām ļautu dot šo vairākumu no savas puses. Jūs arī esat pieminējis vairākus cilvēku uzvārdus, kuri varētu jums likties atbilstoši premjera amatam. Viens no tiem arī ir Jānis Reirs. Vai jūs uzskatāt, ja vienotība viņu virzītu, jūs viņam varētu dot šo uzticības mandātu? Jā, mēs esam apspriežuši arī ar vienotības šiem te vadošiem cilvēkiem, un mans uzskats, ka tas no vienotības saraksts tomēr ir numur 1, vismaz priekš manis. Vai viņiem arī? Bet tas es nepiedalos viņu iekšējās un šīs te koalīcijas. Ko viņi saka jums? Viņi dzirdamīgi klusē, bet tur mums viedoklis ir vienots, bet tur jau vajag būt arī šī te kandidāta piekrišanai. Un es domāju, ka tie cilvēki, kas ir vislabāk informēti, un tāds ir Rērkungs, jo viņš tomēr, kā budžeta komisijas priekšsēdētājs jau ilgāku laiku, viņš ļoti labi saprot šo te esošo situāciju, kā neviens. Un šiem cilvēkiem, kas labāk saprot, ir visgrūtāk šos lēmumus pieņemt. Bet te jau tas parādās jautājums, ka mums viss, kas saistīts ar civildienesta šīs te likuma izmaiņas ir vairāk kā nepieciešams, lai tomēr tiem cilvēkiem, kas riskētu šādās te situācijās, lai būtu arī, ka visur pasaulē tomēr ir kaut kādas garantijas, ja viņš savu darbu ir veicis, ka viņš nepaliek viens pats, teiksim tā, jo tā situācija tādā ziņā arī nopietna, un it sevišķi ar tiem, vienotību, tiem kandidātiem, ko runājusi, kas ir ārpus politikas. Viņam jau tas pilnīgi skaidrs tas jautājums, kur es būšu pēc tam, aizejot no laba darba, pēc 10 mēnešiem tu esi sācis savu dzīvi no nulles. Tā tas nevar būt, tāpēc tas ir tomēr tāds arī ļoti vispārīgs jautājums. Varbūt tajos laikos, kad ir šis periods garāks un tās iespējas ir lielāks, bet šeit jau viņš ir ļoti īss un konkrēts. Un tomēr, ja būs šis kandidāts jums nepieņemams, vai esat gatavs ar savu nākt klajā līdz šiem Ziemassvētkiem? Es esmu šo datumu pateicis, līdz Ziemassvētkiem datums ir nosaukts 7. lai izbeigtu visu šīs te spekulācijas, sakot, tur Bērziņam kaut kas ir noslēpts, kaut kāda oligārka. Bet jums savs kandidāts ir? Jā, tas nesakritīs ar partiju piedāvāto. To jau mēs redzēsim. Bet visiem ir iespējas, visām partijām šobrīd rīkot. Bet jums ir padomā konkrēts cilvēks ar konkrētu vārdu un uzvārdu 7. janvārim? Ir. Viens cilvēks? Jā, bet viņš ir šo te minēto skaitā. Jā. Tur nebūs nekāda pārsteiguma. Politologs Jānis Ikstenis ir izteicies, ka nevar izslēgt ar iespēju, ka tad, ja ilgstoši nevar vienoties par to, kurš tad būs tas premjers, varētu tikt rosināt arī paša valsts prezidenta atlaišana. Rēķinaties ar šādu iespēju? Šajā brīdī mans uzdevums tomēr ir, strādājot kopā ar partijām, nodrošināt jaunas valdības veidošanu. Šo pantu mēs zinām, bet vai jūs ar šādu iespēju rēķinaties? Nē, tas ir atbilstoši mūsu likumdošanai, tas ir iespējams, protams.
Zoltūdas traģēdijas izmeklēšanu. Bet tas man neatturēs rīkoties loģiski un objektīvi. Par Zoltūdas traģēdiju runājot, ir pagājis mēnesis jau tagad kopš tās, un joprojām nav ne aizturēto, aizdomās turamo. Pirms brīža iekšlietu ministrs mums šeit raksturoja, kāda ir tā situācija. Jūs šobrīd esat apmierināts ar tādu izmeklēšanas gaitu, kāda tā ir tagad ar ātrumu? Tā informācija, kas man ir, un es arī šeit īsi apmainījos jau tikko ar iekšlietu ministru, nav pamata domāt, ka izmeklēšanas iestādes un uzraudzības iestādes nedarīt visu, kas ir viņu spēkos. Bet šeit parādās tie ļoti objektīvie šķēršļi, ka, diemžēl, mēs esam tā racionalizējuši, ka nav iespējams Latvijā saņemt juridiski derīgu šo te celtniecības ekspertīzi. Nu, es nezinu, ko jums ministrs stāstīja, bet es domāju, ka viņš to uzsvēra, ka izmeklēšanai ļoti liels arī problēmas, kas tīri saistīts ar tehniskiem jautājumiem, kas nav galīgi policijas. Jā. Būtībā mēs to ķēdi esam pārāvuši, lai veiktu profesionālu izmeklēšanu pietiekami īsā laikā, bet šie risinājumi, izmantojot starptautiskos ekspertus, pēc man esošās informācijas tomēr ir atrasti, un man šķiet no 14 ekspertīzēm tur ir lielums tomēr tādā fināla stādijā, un tas process tomēr notiek atbilstoši tām mūsu iespējām, tā es varētu teikt. Un tomēr visa šī izmeklēšana, kā arī dažādi viedokļi sabiedrībā šobrīd izskan tādā dziļā uzticības krīzē. Šī uzticības krīze ir gan pret valsti kopumā, gan pret politiķiem, un diemžēl tā radās pat pret šo te sabiedrisko komisiju, kur vēlējās citādāku skatu uz šo Zoltūdas traģēdijas izmeklēšanas gaitu. Vai jūs uzskatāt, ka šāda komisija vispār šajā brīdī ir vajadzīga, ja reiz cilvēki šobrīd, kā tas parādījās, apšauba jebko un netic nekam? Nu, man šķiet, man tas vispār šī te... tādas komisijas veidošana droši, ka ir nepieciešama šādā situācijā. Bet tas veids un kā tas tika radīts, man tas atgādina drusku no tādas sērijas acīm redzamais neticamais. Kas tieši jūs visvairāk pārsteidz? Kā tādā veidā viss tas notika, tur... Es nespēju, šobrīd man neviens nevar izskaidrot, kur tas sabiedriskais tur ir tajā komisijā. Nu, es neredzu. Nu, man drīzāk viņi atgādina, nu, tur tas viss tas process un šie te iesaistītie dalībnieki, ja tur par vadītāju nokļūst cilvēks, kas bijis aizsardzības ministrijas padomnieks pēdējā un liekot šādā te... Postini. Es neredzu, tur varbūt Baibai Rubesei kaut kādu pieredzi, ja tāda, nu tā kā viņa no tādas sfēras, no naftas rūpniecības, kur šī te riska cena ir ļoti augsta un cilvēki saprot. Es neredzu vienkārši, nu, tādu, man viņa drīzāk... Vai tur nav sajaukts tas nosaukums? Bet vispār sabiedriskā komisija ir vajadzīga? Būtu jāatjauno tāds ideja. Jā, bet man nav padome, es nezinu, kā rīkojās citās valstīs, kādā veidā viņi veido. Nevar tas, kas ir atbildīgs, veidot tādu sabiedrības komisiju. Tas jau pats par sevi principā. Kurš var? Es saku, man nav atbildes. Ja tas acīm redzot, ir mums pietiekami sabiedrībā aktīvi, zinoši cilvēki, kas varētu veidot tiešām sabiedrisku komisiju. Pēc manas saprašanas tur tomēr vajadzētu būt kaut kādam kvalificētam, nu, kaut pensionētam celtniekam, kuram ir sabiedrības uzticība, kas skatītos, nu, tomēr no tādas profesijas viedokļa. Un tur es tomēr domāju, ka, protams, to ir grūti atrast atkal to veidu, ka būtu tomēr arī pārstāvēt tomēr tur cietušie un it sevišķi bojā gājušo piederīgiem. Man šķiet, ka šis drīzāk atgādina tādu, nu, sabiedrības glābšanas komisiju, nevis sabiedrības izmeklēšanas vai izpētes komisiju, ka tur ir pilnīgi sajauktas tās lietas. Es viņu nesaprotu, godīgi sakot, man tas nav. Eiro ieviešana pēc 2 nedēļām jau Latvijā ienāks šī valūta. Premjeras vakar sacīja, ka tādas lielas un pompozas svinības nebūs, un tas tā samērā klusi notiks pie bankas filiāles, izņems pirmo banknotu. Vai jūs, prāt, tas ir pareizi, ka tādai, nu, visai tautai diezgan svarīgā, pat ļoti svarīgā notikuma sākumā nav tāda plašāka notikuma un ir tāds pieklusinās?
Man šķiet, ka tas tomēr ir normāli. Vēl tērēt naudu šādiem pasākumiem, tas, man liekas, ka tas galīgi nebūtu vajadzīgi. Ja tīri cilvēcīgi parādīt to, kā tas notiek, to, ka tas izraisīs sarežģījums pietiekam lielai daļai cilvēku, par to šaubu nav. Cik es atceros arī, ka latu ieviesa, ja, kas būtībā bija ļoti liels notikums, tas notika tomēr klusi un cilvēcīgi. Tāpēc arī šoreiz es to uzskatu, ka labi, jo pietiekam tur pēc man uzskata ir muļķības darīts šajā te ieviešanas periodā, lai nebūtu tādas svinības. Par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomā pirms mēneša jūs arī ārlietu ministram jautājāt skaidrojumus par šiem tēriņiem. Vai esat saņēmis atbildes un šobrīd jums vairs šaubu nav par to, kāda līdzekļa tam tiks tērēt? Atbildes es esmu saņēmis, bet es nedomāju, ka tās atbildes deva skaidru atbildi uz to jautājumu. Kas palika neskaidrs? Pirmkārt, man šķiet, ka mēs objektīvi nepieejam daudzām lietām arī šajā gadījumā. Jo, ja mēs tērējam vairāk, kā tas reāli ir mūsu spēkos, ja, teiksim, salīdzinot šo situāciju ar Lietuvu, ja Lietuva, teiksim, tērē 60 miljonus, ja, tad faktiski lai būtu vienāds sloks uz mūsu iedzīvotājiem, mums nevajadzētu vairāk tērēt par 40, neatkarīgi no tā satura, ja. Ja citas valsts iemanās tomēr notērēt vēl daudz mazāk, ja mēs vienkārši tērējam naudu, kur viņi nevajag tērēt, un tomēr tā informācija pārunājot ar dažādiem iesaistītiem, ja, ka viņi man neliekās tomēr normāli, ka tiek aizmuguriski veidot kaut kāda iespējamā Eiropas lietu ministrija. Mums jau viņas tāpat daudz ir, ja tā skatās, ka tas process tas nebūtu vajadzīgs. Protams, ka nebūtu vajadzīgs. Tur vajadzīgi, ka ārlietu ministrija pēc man uzskata ir tomēr kvalificētāko cilvēku, teiksim, kalve, un arī uz šobrīd tur ir tik daudz kvalificētu cilvēku, kurus vajadzētu izmantot un kuriem tiešām ir spējas un pieredzi šos jautājumus risināt. Tātad ar esošiem resursiem būtu iespējams panākt daudz uzstādītos mērķus, tādējādi iespējams arī finansējumu iekonomiju. Jā, protams. Ziemassvētku laiks tūdaļ ir klāt. Mēs jau gan dzirdējām, zem kāda notikuma zīmes tie varētu paiet valsts prezidentam, politiķiem, bet ko jūs cilvēkiem vēlētu šajos Ziemassvētkos? Izejot no visas šīs situācijas, tomēr uzskatot, ka Latvija pavirzīsies labu uz priekšu šajā gadā, bet šis ļoti traģiskais notikums ir aizēnojis tomēr ļoti smagi. Mans tas vēlējums būtu tomēr klusus, mierīgus, cik iespējams ģimenes lokā Ziemassvētkus un labāku jauno gadu. Paldies. Vai tas piepildās? Paldies. Valsts prezidents Andris Bēļņš, 900 sekundēs. Jā, un mēs turpinām 900 sekundes vēl ar šīs dienas notikumiem un laiku līdz Ziemassvētkiem, protams, arī pavadīsim kopā, bet tiešām šīs dienas notikumi vēl šeit pat no Īrijas. Spēcīgas vēja brāzmas skārušas Īriju. Valsts rietumos vēja ātrums sasniedzis 41 metru sekundē. Spēcīgo brāzmu dēļ bez elektroapgādes palikušas vairāk nekā 15,000 mājsaimniecību un izraisīt arī neskaitāmi satiksmes negadījumi. Vismaz viens cilvēks avārijās ir gājis bojā, bet vēl vairāk guvuši traumas pēc tam, kad uz viņu automašīnām ir uzkrituši koki. Turklāt latviešu viesstrādnieku plaši apdzīvotajā Korkas pilsētā uz dzelzceļa stacijas platformas uzkritis stikla jumts. 5 pasažieri guvuši nelielas traumas un vilcienu satiksme tika apturēta pat uz vairākām stundām. Meteorologi prognozēja, ka vēja brāzmas dienas laikā mazināsies. Lūk, tāda laikapstākļa labi, ka mēs šobrīd tiešām runājam par siltuma rekordiem. Rekā es visu laiku teicu, žēl, ka silts, bet tas, laikam, ir sliktāk, vai ne? Jā. Par Īriju tur daļa Latvijas valsts piedarīgo šodien piedzīvojuši, kā izstāsta vai vakar spēcīgu vēju, bet kā būs ar tiem, kur dzīvo šeit, Latvijā? Māri?
Jā, sveicināti kolēģi un labrīt skatītāji, bet mēs varētu apskatīt, kā bija, piemēram, pagājušo ziemu tieši ap šo laiku, jo sniega bija gana daudz un visā valsts teritorijā. Tiesa gan par to nepriecājās zīlītes, kuras mums arī ir fotografēts gan daudz un cilvēki sūtījuši visu, un tad, nu, mēs cilvēki bārojām, redz šitās mazos putniņus un viss, un skaisti redz, bet, nu, te ir tā kā sapīkus tā zīlīte. Un vēl vienā fotografijā viņa ir visai līdzīga, un viņa vairs tur nav viena, bet viņu jau ir vairāk. Mēs varētu uzreiz otru fotografiju parādīt. Man gan šķiet, ka viņa nav sapīgusi, viņa taisni priecīga, ka viņa ir ko ēst. Mārta, otru zīlīti nevar redzēt. Re, kur ir otra zīlīte, re, kur, jā. Bet te ir savukārt divas sapīkušas zīlītes. Kāpēc sapīkušas? Tāpēc paskaties, redz, sejā nav nekāda smaida. Tikai garoza palikusi, tāpēc sapīkušas. Arī gan bet kāda izskatās.